Labrīt, dāmas un kungi. Jaunā kino ir ļoti agrs rīts. Esam Madeirā, savā augstajā namā. Šodien mēs dosimies agrā rītā Lielajos kalnos ar domu varbūt redzēt saulētu. Man jāatceras, kur ir mans lukturīts, jāpieņem tas lietas. Jā, man liekas, man lampiņu vajag atrast savu. Nezinu, kur es esmu iebāzis jau. Man sākās. Dievs, melnāt. Šādi. Jā. Nice. 5. 10 minūtes ir tā bišķiņ uzlikt pareizāku veidu, kā izbraukt no šitiem kalniem. Tā ir kā iespējams. Braucam. In 100 meters, turn left onto Caminho Ribeiro Luro. Take the next left onto Caminho Ribeiro Luro. Slide left onto Rua de Salao. Bija pienācis tas rīts, kurā mēs ar Aju ieplānojam doties augstākajos Madeiras kalnos sagaidīt saulēktu. Izbraucām tumšā naktī un līdz vietai, uz kuriem mēs dosimies, vajadzēja braukt nedaudz vairāk par pusstundu, bet arī līdz rītausmai bija tikai aptuveni stunda vai nedaudz vairāk. Zinu, kādreiz mēs varbūt dosimies kādā kalnā ar kājām, tā ka tu izēji 3-4 stundas līdz saulēktam un pa tums ar lukturīti mēro ceļu augšā. Tā sajūta, ka tu sagaidi saulēktu pa nakti pēc kāpienu kalnā, ir noteikti fantastiski. Šorīt ir skaidrs debesis, zvaigznītes, nezinu, vai var redzēt līdz vai caur mašīnu, bet ir zvaigžņoti debesis. Beidzot pa visām reizēm mēs redzam zvaigznītes arī. Mums vairs tālu nav jābrauc 13 minūtes? Jā. 13 minūtes jābrauc. 8 kilometru vēl. Ceļš ir līkumots, caur mežu iet. Tikai uz augšu. Tikai uz augšu. Mēs pārdomājam, mēs liksim šajā apakšējā stāvlaukumā, neiesim tur, neliksim mašīnu tur augšā, lai gan mums bija domās tur augšā, jo tāds aizdoms, ka tur ir pilns. Jo redz, visas mašīnas atgriežās vēl. Jā. Un cik mierīga braukšana bija līdz šejienei, tik nemierīgi sāka palikt prāts tagad, jo strauji sāka aust rīts un ļoti daudz gribētāji sagaidīt saulēktu šorīt bija šorīt atbraukuši, un līdz ar to uzradās arī savas tehniskās problēmas. Šeit daudz cilvēki tagad stāv rindā. Daudz cilvēku nesaprot īstenībā, kas te notiekās. Un tā skaitā arī mēs. Te mums jāmaksā par mašīnu stāvēt vai par ko te baigā rinda. Un īstenībā tu vari šeit pavadīt gan stundu praktiski laiku. Tā kā atvēls vēl bišķiņ vairāk laika, jo cilvēki ļoti daudz un cilvēki mēģina spriežt tur pogas un pa tums kaut ko. Tā ir, jā, rekur paliek jau gaišāks. Un mēs joprojām stāvam rindā un gaidām te kaut samaksā. Un tas pasākums tiešām pamatīgi ielga. Joprojām kaut ko visi mēģina, kaut ko klikšķinu to aparātu un nekas nesanāk pagaidām. Trakākais ir tas, ka mums vēl bija mazliet jāpaiet augšā līdz skatpunktam, bet laiks vairs nebija daudz. Bet par laimi bija ieradies pirmais kalnu autobus. No stāvlaukumā dabujām pirmais autobus sāk iet augšā. It kā tu varējām iet ar kājām, bet šai brīdī bija autobus gatavībā braukt augšā. 1,20 €, labi, ka bija. Kāpēc viņas kaut tā? Viss. Varbūt vēl paspēsim. Pirms mums iepriekšēji cilvēki nekādīgi nevarēja biļeti nopirkt, bet mums izdevās. Mums reiz izdevās. Un tad varbūt, priekšā ļoti stresaini spaidīja pogas. Un tad, nekas, esam pašā augšā, Pikorero. Tikai tā lieta. Vēl tikai mazliet, un izskatās, ka būsim paspējuši uz savu pirmo Madeiras saulēktu. Un šo sajūtu nav iespējams izstāstīt ar vārdiem. It kā nekas jau īpašs, tev vienkārši jābūt pareizā vietā un laikā, bet cik bieži dzīvē tā notiek, ka tu jūties šeit un tagad, pareizā vietā, pareizā laikā, liela notikuma klātienē. Dāmas un kungi, esam 1810 vai 1818 metru augstumā. Varēja jau noskaidrot laicīgākā, bet esam otrajā augstākā virsotnē Madeirā. Tāda laba redzamība. Iepriekšējās dienās tāda nebija. Tad viss bija makuri. Viss
dronus. Nu, runājot par tiem droniem, ir tāds sajūta, ka varētu viņi tur nelidināties. Īstenībā te ir, nezinu, kaut kādi 10 droni vismaz augšā. Viss rūts un krāts. Kā prasītos tādā vietā, tādā brīdī klusumu. Vismaz no droniem. Labi, ka tā vēl var. Nu, tik smukā vietā mēs ar jums esam dāmas un kungi šodien. O, tas tik ir rīts. Ar visu skriešanu, nelielu paniku. Esam sagaidījuši skaistu, saulēktu Madeirā. Lūk, un saulīti esam sagaidījuši. Ar to mūsu kalnu piedzīvojumu šodien nebeidzās. Mēs esam atbraukuši kaut galā uz vietu, kur ir viena no populārākajām kalnu staigāšanas vietām. Šeit taka saucas PR1, pati pirmā. Un vienīgā problēma tā, ka lielākā daļa šīs slavenās takas, kas ved uz Madeiras augstāko virsotni, ir cieta. Bet par viņu joprojām var paiet kaut kā 1,5 kilometru katrā virzienā, uz katru pusi. Un sanāk, 3 kilometrus mēs varēsim pastaigāt pa ļoti, ļoti interesantu vietu, pa tādu kalnu kori. Ko es te stāstu? Beidzot sadūšajos pieliku savu bezvadnieku. Vējiņš pūš pretī. Paklausīsimies, kā izklausās. Skaņa ierakstīta ar profesionālo audio ierīci. Ko es tam urgo? Un tiešām, tur ir jūra. Un tur ir jūra. Un, kad tu stāv šajā kalnā, tu liekas, tā Madeira ļoti, ļoti maziņa. Labi, ļoti liela, jo viņa arī nav. Ļoti liela nav, bet tik maziņa, kā no šejienes izskatās, viņa arī nav. Priekšā milzīgs planetārijas. Iesim skatīties zvaigznes, planētas. Jā, bagā ierīce. Madeiras augstākā virsotne, Pico Ruivo, eko priekšā. Un parasti var no šīs vietas iet pāri, doties kalnu pārgājienēs. Tagad skatos īstenībā, tur diezgan brutāls gājiens sanāktu. Bet tas ceļa posms ir ciet pašlaik. Un tad daudz cilvēki. Cilvēks pie cilvēka praktiski iet līdz tai vietai. Nu ko, aiziesim tur arī mēs? Bet ir šausmīgi daudz cilvēku. Tur reāli ir cilvēks pie cilvēka ķerītē. Tā kā skudrs, kad cukuri nes mājās. Šeit ir takas sākums, PR1. 6 km šodien mēs nevaram iet. Un šī taka pilnībā ciet jau kādu laiku. Kaut kādu kilometru, 1,5. Cik atceros, mēs varam paiet. Tāda kvalitīva nobruģēta taciņa. Izskatās pagaidām ļoti viss vienkārši ir. Gan jau šīm ceļa posmam grūtākais bija noteikti tikt tur augšā uz Ruivo. Bet tur mēs tikt, diemžēl šodien nevaram. Un baigais vējš. Atkal Grigols kaut ko sastāstīs, muļķības ir. Teica, ka šodien pilnīgs bezvējš būs un lietus. Vējš un saule. Un visumā iešana diezgan vienkārša, bet tad ir tādi stāvāki pakāpieni uz leju.
Bet vienīgais daudz cilvēku ļoti, protams. Es nezinu, vai tas ir tāpēc, ka ir svētdiena vai tāpēc, ka vienkārši populāra vieta. Bet ir forši, ir rīktīgi labi, dāmas un kungi. Pielikt neatņemt, skatpunktiņi par rubli, pa kādu rubli, krietni vairāk. Un iesim tagad vēl augstāk, tur lielākais kāpiens laikam ir, līdz vietai, uz kuru mēs varam pa šo tāku aiziet. Pašā rītā, uzreiz pēc saulēkta, visi cilvēki sanāca šeit, un tagad lielākā daļa visi cilvēki iet projām praktiski. Tā kā, ja tu nāc šeit vienkārši uz šeien, bišķiņ vēlāk nekā no paša rīta būs mazāk cilvēki. Jo visi tie cilvēki skaties saulēkt, tur otrā pusē, tagad staigājas pa šeien. Un šeit ir tās tālākais punkts, kur mēs varam teikt, te ir vārtiņa ciet, uzlikta zīme, ka tālāk iet nevar. Bet paskatīties vienmēr var. Un tur var redzēt, tur tā taka tālāk aiziet pa klinti. Un vēl vienā sen izsapņotā vietā mēs esam pabijuši. Sagaidījām tik skaistu saulēktu un paši ar savu klātbūtni redzējām, kādas tad ir tās slavenās Madeiras kāpnes uz debesīm. Uzkāpām un nokāpām, un joprojām esam 7. debesīs no redzētā. Pasaule ir skaista, bet šad tad to vajag mācēt saprast un mīlēt un mēģināt būt pareizā vietā un laikā. It kā vienkārši, bet nevienmēr tas izdodas. Bet, kad izdodas, tad vari droši teikt, ka esi laimīgs cilvēks. Un ja tev blakus ir otrs tāds pats, tad laimīgi varat būt dubultā. Nu, kaut kā tā. Un esam atpakaļ, un vēl augstāk nekā sākām šo gājienu. Esam pie Pico de Areiro pašas virsotnes. Šeit stabiņš augšā. Varam tur arī uzkāpt, varbūt. Un te nu oficiāli apstiprinās, kādā augstumā mēs esam. 1,8, 1,0. Nu, ja tur uzkāpt uz jumta, būs bišķiņu vairāk. Šāda te nopietna virsotne. Jābūt laikam sarežģīti uz viņu atnāk no paša krasta, no jūras, no Funčalas. Tas būtu, es nezinu, vai pat dienu to varētu izdarīt. Izskatās tur, kas tur ko iet. Gan jau, ka to cilvēki ir izdarījuši arī. Bet mēs esam priecīgi pabūt šādā vietā. Un, redz, sagaidījām saulēktu un izdevās. Un domāju, būs, nebūs. Nu, būs tur mākoņi, kas tur notiksies, ne? Un mums viss mazliet sākās, varbūt atbraucot uz šejienu mazliet ar stresu. Nu, tur ir tā lieta. Pie tās tiketa mašīnas, bet beigās viss izdevās. Mēs to izdevījām! Juhu!
Tieši tā. Tieši tā. Un te visur rakstīts, ka drone no-fly zone, vai ne? Visi lidina drones, un tas ir čau. Nekulturāli cilvēki mēs būtu arī. Neesiet tādi, lūdzu. Es ceru, ka mūsu skatītāji nav tādi. Dzīvē. Tagad nedaudz informācija, tad šeit ir stāvvieta paša augšā, tikādā ar eiro. Nav ļoti daudz vietas, un ja godīgi, tik daudz, cik mašīnas nāca, viņas tā aizpildītos ļoti, ļoti ātri. Kas arī notika. Sākumā mums likās, ka tikai šeit. Nē, ka tikai tur. Nē, kur sanāca? Ka tikai šeit jāmaksā. Un lejā, tajā kārparkā lejā, kas ir, tur nav. Tā tu cilvēkiem stāstīja. Jā. Bet izrādās, ka visur ir. Jā. Tieši tā. Nu, un tagad mēs ejam lejā. Un ko mēs darīsim pie mašīnas? Mēs ieturēsim brokastis. Jo bez brokastīm cilvēks ir nepaēdis cilvēks. Un īgns, un dusmīgs, un pūcīgs. Ir. Tieši tā. Pagaidām, cik tas šeit jāmaksā būtu? Nu, ieslēdz. Rem window. Arī. Maksimāls 20 eiro. Nevajag, paldies. Maksimāls 20 eiro 5 stundas. Lūdzu, 15 minūtes 1 eiro. Rekur informācija noderīga. Un lejā ir 5 eiro visa diena, un kaut kādi 15 centi bija tur, kaut kas lētāk stundā. Ne stundā, bet ne jau pa stundā. Nu, karači, 5 eiro tur bija, šitas ir 20 eiro. Lo. Un autobus eiro 20 no cilvēka. Viņš uzved augšā. Tagad, laikam, arī varbūt var novest lejā, bet to mēs taču nedarīsim. Vēl savu dešu laukā. Jā, mums atkal ir desmais līdz. Vai nav labs skats priekš brokastiem? Mums ir. Yes, šities ir garšīgākā limonāda pasaulē. Kas mums te ir šodien? Brokastīs, ko Anžiņš sataisīs ir? Jā, Anžiņš Jā, es šodien sataisīju, bas, kā es ašmorēju. Tas ir gurķīši, viss kaut kas ir ekta kūks. Viss notiek, esam forši brokastis. Can you take me higher?